Šī informācija būs noderīga tieši tev. Kāpēc jauniem auto moldingi, logu līstes, kas ir hromā, viņas diezgan ātri paliek tādas blāvas, pleķainas, tā it kā liekas, ka kaļķis kaut kāds virsū, kuru pat dabūt nost nav iespējams. Šeit viss ir ļoti vienkārši, jo iedomājamies, mēs nopērkam labu šampūnu vai to pašu priekšapmazgātāju un paņemam no krāna, ielaižam ūdeni, atšķēdam vajadzīgajā daudzumā, nomazgājam auto un saprotam to, ka šis šampūns vai priekšapmazgātājs, viņš reāli nestrādā tā, kā vajag. Un kāpēc tas tā notiek? Jo ūdenī ir sāļi, kaļķis, dzels, kas neutralizē ķīmijas koncentrātu devu. Un līdz ar to bieži vien auto mazgātuvēs redz, ka tas līdzeklis nestrādā, un viņi mēģina paaugstināt koncentrāta devu. Un kas notiek šajā brīdī? Šajā brīdī ir tā, ka tas koncentrāts ir tik liels, viņš reāli bojā dzels vai hroma detaļas. Lai nepieļautu šādas kļūdas, protams, kad auto mazgātuvēs jābūt ir attīrīšanas iekārtām, kas neutralizē to dzelzi, kaļķi, sāli, kas principā attīra ūdeni. Līdz ar to mazgāšanas process paliek saudzīgs pašai mašīnas virsbūvē. Mēs jau diezgan ilgu laiku saskaramies ar tādu problēmu, kā ir jauns auto, 23. 22. gada, nobraukums minimāls, mazgājies reāli tikai ar rokām, nekādās birstēs nav braucis, bet moldingi, visas logu līstes vai arī kaut kādas attiecīgas detaļas, kā pieņemsim Škodai apakšā ir dzels, detaļa apakšā iet, viņi ar laiku paliek nekādi. Lūk, šeit arī ir tas interesantais moments, kādēļ tas notiek. Tāpēc, mīļie, dārgie skatītāji, es vēlos, lai jūs pievēršat vairāk uzmanību, kam rūp auto un apzināties un zināt, kur jūs vedat mazgāt savus mīļos, dārgos automobīļus. Ja tev bija noderīga šī informācija, uzspied like, padalies ar kādu, pieraksties manam profilam un ar laiku uzzinās vēl daudz jaunas, interesantas lietas.